Kas jūs tādi esat? Man sauc Ervīns Vārda. Es esmu Kārlis Skābe. Jā, tātad jau Vārdas un Skābes kungi. Vārda Skābē, tas jau kaut ko nozīmē. Tas nav gluži tā kā rūgušpienā. Bet viņiem ir ko stāstīt. Un īsumā par to, Ervīn? Jā, nu tā tad jā, protams, pa vārdiem, jo viņām ir ļoti labas adaptācijas spējas un arī skābā vidēm spēja ļoti ilgi izdzīvot. Jā, es varētu pakurkstēt kā vārdu arī tā kā priekšvārdam. Aha, tātad, vai tā ir tava dzimtā valoda īstenībā? Viennozīmīgi. Aha, skaidrs. Lūk, un kā tad tur ir tā saistība ar to skābi? Nē, nu vispār valodai jau kā tādai tā liela nozīme nav tanī, ko viņa nes, bet gan vairāk tanī, kāds ir tas izteiksmes līdzeklis, ja? Jo mēs jau tomēr uztveram vairāk to visu tik daudz, sensitīvi, nevis vairāk kā valodas leksikā tas ir pieņemts, ja, un apzīmēts. Ak, šitā. Tātad vārdi top iekšā skābē un mainās viņas leksika. Jā, viennozīmīgi, jā. To jau pierādīja jau 1848. gadā no Budapeštas Stojakovičs. Vai tas bija kāds tirgotājs? Nē, viņš jau ņēmās ar vārdiem jau labu laiku, jo viņam jau bija grāds botānikā, bet viņš tomēr pārkvalificējās veiksmīgi arī uz vārdiem. Pirmkārt viņš bija ebrejs, ar to sāksim. Viennozīmīgi. Nu jā, jo tas jau liecina par to, ka cilvēks ir nopietni piegājis tajā lietai. Jo, pārējie visi nodarbojas ar visādiem niekiem, un tieši tāpēc atklājumi tomēr nāk no dažiem konkrētām etniskajām grupām. Un tur neko nevar darīt. Mēs to redzam visur, arī mūzikā un vēl visur, kur, tas tā vienkārši ir. Citi vienkārši mīcās pa māliem, ko darīt. Bet vārdas un skābe, kā zināms, nekādā sakarībā nav ar māliem. Pilnīgi piekrīt, absolūti, viennozīmīgi. Vispār ir tā, ka, ak Dievs, tie abinieki, tie jau vispār ir tā kā, tie jau vispār aizsāka visu vēsturi. Pirms viņiem nekas nav bijis, un pēc viņiem ir viss. Bet mūsu galvenā tēma šobrīd, un vispār mūsu galvenais mērķis, kāpēc mēs šeit nācām, tas ir tā kā Fenhelis. Mēs vēlamies uz to novirzīt uzmanību galvenokārt, jo par citu neko nav vērts runāt. Lūk, mīļie klausītāji, saspicējiet ausis, jo stāsts patiesībā būs par Fenheli. Vai jūs zināt, kas ir Fenhelis? Vai jūs nezināt? Pilnīgi droši rakstīt uz partitūrēt Radio Naba, un šie kungi jums dos sīkāks paskaidrojums, bet pamatu viņi pastāstīs tagad. Lūdzu! Man jau ilgus gadus jau bija tāda nojauta, kad kaut kas notiek, bet nevar īsti pateikt, kas notiek. Ir tā iekšējā vilkme, kas tevi visu laiku tā kā virza un liekas, ka tu... Velk vārdu sakot. Jā, velk tevi ārā jau pretī kaut kam, un tu visu laiku tikai maini tās konfektītes un tās gotiņas nāk un serenādes nāk, un tev tik piedāvā visu, ko skaisti, jā. Bet tomēr tu saproti, ka tā būtība kaut kur aiziet citur, jo arī tajā lāču rupmaizē nevar atrast īsti to vērtību. Tur nav Fenheļa. Jā, jūs jau pateicāt, jau pilnīgi precīzi, vienkārši pāršķēlāt šo te baloniņu uz 2 daiviņām, un tur tas kivi auglis tā kā nāk ārā. Tātad problēmas sakne ir tieši kivi auglim, kurš nāk ārā. Tas ir kā piemērs, jo arī kivi it kā būtu, bet viņš nav, jo tas arī ir tas viens no tiem māniem, kas ir tajā ceļā. Un tajā brīdī, kad tu it kā pārslēdzies un tu sajūti, kad tevī šis te Fenhelis it kā sāk izpausties nedaudz, nav ne mazākā apjausma, kas ir šī te izpausme, bet viņa sākās ļoti lēni un pamatīgi. Tas ir tā kā pat, saprotiet, kā kravas vilciens, kas nāk pat no Baltkrievijas, ja, Kāliju, kad ved iekšā, ja, jūs saprotiet, kad mēslo kartupeļus, ja, viņam ir ļoti liela tonāra. Es pastāstīšu savu piemēru, varbūt, lai skaidrāk tas Fenheļ, tas